Rīta blāzma pār Keipu Komorinu, Eirāzijas kontinenta pašu dienvidu punktu. Šeit satiekas Bengālijas jūras līcis, Arābu jūra un Indijas okeāns. Šī vieta ir svēta ne tikai hinduistiem, lai gan rīta blāzmas sagaidīšana piedar pie viņu kulta. Tūkstošiem hinduistu drūzmējas uz dievietes Kanjakumari tempļa terases, gaidīdami, kā ar pirmajiem saules stariem, viņi iznirs no viļņiem, izliedam savas svētības. Visu lielo reliģiju meklētāji dodas uz Keipu Komorinu, Dienvidu Indijā. Hinduisti, budisti, judaisti, musulmaņi un kristieši te ir atstājuši savus pēdas. Kas to lai zina, uz ko lūdzas svētceļnieki, cieši veroties uz svētnīcu, kas pavērs acu priekšā klintīs, vai uz kādu hindu reliģijas dievību, vai arī uz visvētāko jaunau Mariju dievmāti, kuras kapela ir paslēpusies aiz monumentālā memoriāla. Backwaters, tulkojumā stāvošais ūdens. Tā ir purvaina vieta Malabara krastā. Šī ir apslēpta vieta kristiešu minoritātei. 11 no 20 miljoniem Indijas kristiešu dzīvo Kerals provincē. Kerals kristiešu pirmsākumi meklējam ar to laiku, kad ieradās apustulis Toms. Tiek uzskatīts, ka šajā ezeru un purvu labirintā viņš nodibināja pirmās 7 baznīcas. Backwaters mums atgādina tropu paradīzi, bet tas tā ir tikai no pirmā acu skata, kā saka kāds no indiešu reliģijai piederīgajiem, kas te strādājas 20 gadus. Nabadzība laukos ir mazāk acīm redzama salīdzinot ar nabadzību lielpilsētās. Kerals ciemata klusumā atrodas nabadzīgo kalpoņu ordeņa galvenā mītne. 1969. gadā skolotāja Petra no Ursuliešu ordeņa Vācijā nodibināja šo kopienu Indijā. Māsas ir apmetušās Patuvamā, visnabadzīgākajā vietā šajā apvidū, nošķiroties no vairāk pārtikušajiem klosteriem, kuri atrodas piekrastē. Vairāk nekā 500 sieviešu un meiteņu dzīvo šo skarbo dzīvi ordenī, ko sauc par nabadzīgo kalponēm. Viņas neatlaidīgi ievēro agrāko laiku spartisko dzīvesveidu. Katras vienīgais īpašums ir 2 sarīmaiņai un pāris sandaļu. Metāla trauki un bībeli kalpo kā bagāža ceļā. Mūsdienās šis ordenis ir aptvērs pusi no subkontinenta, un tas ir pateicoties māsai Villigardei. Ceļš, kas viņu atved uz Indiju, ir bruģēts ar visdažādākā veida sakritībām. Šī ir pirmā vieta Negatingrā, kur es nodibināju pēc savu nozīmējumu par ģenerāla māti. 1974. gadā es biju franciskāņu ordeņa slimnieku kopēji, un šajā laikā pieskatīju māsu Petru Badunhausenā, kas no Indijas ieradās Vācijā ar fiziskas dabas problēmām. Viņai bija absces ausī, aknās un aizkuņģa dziedzerī. Ārsts teica, ka šajā gadījumā nav nekādu izredžu. Katru nakti mēs ar bažām gaidījām, ka viņa mirs, un bijām ļoti satraukušās, jo mūsu ordenis bija vēl tik jauns. Un tad kādu nakti, 2:00, es atgriezos klosterī, iegāju kapellā un noslēdzu derību ar savu dārgo kungu, apsolīdam viņam māsas Petras izveseļošanās gadījumā doties tai līdz uz Indiju, lai palīdzētu viņai. Tā man bija rezultātā jādodas uz Indiju. Es nerunāju angļu valodā. Un tad viena gada laikā mums bija jāpiedzīvo šo traģisko negadījumu. Anonīmā balsošanā es tiku ievēlēta par ģenerāla māti. Un bieži vien es domāju, ka sajukšu prātā. Es varu godīgi pateikt, ka nākošie 4 gadi bez valodas zināšanām un bez jebkādas palīdzības no malas, kas varētu izskaidrot lietu būtību, tas viss līdzinājās mazai Ellei. Pēc tam, kad 1975. gada 4. jūnijā autobus ietriecās māsu ambulancē, jaunais ordenis bija tuvu izformēšanai. No drupām tika izvilktas 12 smagi ievainotas un 6 mirušas māsas, starp kurām arī Petra Moningmane.
Viņas pēctece, Viligarde Dina, sāka visu no sākuma. Es vienmēr vēlējos, lai māsas spētu uzturēt pašas sevi. Tam bija jākļūst par pamatu šajos Indijas dzīves apstākļos. Veidojot īstu indiešu ordeni, es neļāvu eiropietēm te iekļūt. Tas, kas māsām ir jāapgūst, ir plānošana un prasme pieņemt lēmumus. Šī iemesla dēļ es atkāpos no visaptverošas atbildības kā ģenerāla māte. Es joprojām esmu klātesoša. Viņas var vaicāt pēc mana padoma, taču es vairs neesmu iesaistīta ikdienas praktiskajās lietās. Māsa Viligarde vēlas nabadzīgo kalpoņu kopienu izveidot kā ekonomiski neatkarīgu vienību. 40 filiāles ar to darbnīcām, slimnīcām, kas domāts nabadzīgajiem, sākumskolām, cenšas sevi uzturēt pašas, cik vien tas ir viņu spēkos. Visām filiālēm ir mazas fermas. Ģenerāla mājā postulants gūst pārliecinošu amatprasmi. Keralā, kur sievietēm ir ļauts darboties vienīgi pa virtuvi un ar bērniem, sievietes galdnieki, kalēji, kurpnieki un audējas, tas ir emancipācijas izņēmumi. Pat vīrieši apbrīno šīs sievietes, kas tīra staļļus, ceļ balstus jumtiem un vada mašīnas. Jauno konventa māsu piemērs šeit sapurina vietējos iedzīvotājus no viņa letarģiskā stāvokļa, iedrošinot viņus mainīt savu likteni, noticot saviem spēkiem. Saskaņā ar Viligardes Dinas ieceri, ikvienai apmetnei te jākļūst par zaļojošu oāzi uz kopējā netīrības fona. Sociālajā departamentā ierodas vesels kalns netīrās veļas. Kad tās kļūst pārlieku daudz, ģenerāla māte nāk palīgā. Viņas gandrīz vai patoloģiskā tīrības mīlestība ir labi viņai kalpojusi Indijā, stāsta viena no diplomētajām medmāsām. Indiešu sievietei mazgāt svešinieku drēbes ir smags pārbaudījums, jo viņa riskē kļūt netīra, pieskardamās netīrām drēbēm. Māsa Viligarde sirsnīgi smejas, ja kāds viņai pareģo, ka viņa varētu kļūt kaut kas līdzīgs vācu mātei Terēzei. Viligarde ir dzimusi kā Anna Kluts, Rūras apgabalā. Viņas tēvs, Ogļracis un māte Šuvēja bija atstājuši baznīcu jau savā jaunībā, un arī viņai pašai ticības mācībā bija tikai zemākais novērtējums. Viņas vecāki neticēja savām ausīm, kad meita pastāstīja viņiem, ka vēlas kļūt par klosteru māsu misionāri. Viņa piespieda Annu dot solījumu, ka viņa neatstās Vāciju, un viņa bija uzticīga šim solījumam līdz tam brīdim, kad šķērsojās ceļi ar Petru Moninkmani. Un tagad, pēdējo 15 gadu garumā, viņa nenogurstoši ceļo Mahabarikas krasta garumā, zinot tikai dažus vārdus malajalām dialektā, un nevienmēr zinot, kādos notikumos atkal varēs iekulties. Balavillā kāds zvejnieks piekāva draudzes priesteri Zili Melnu par to, ka viņš uzdrošinājās iejaukties viņa politiskajos argumentos. Neskaitām misionāri, sākot ar žēlsirdības misionāriem un beidzot ar Indijas atbrīvošanās teologiem, kas domāja, ka ir atraduši te labvēlīgu lauku savam darbam, ir cietuši kuģu avārijās, tāpēc, ka tos nepieņēma Kerals zvejnieki. Visi viņi tika izsūtīti. Nabadzīgo kalponis, neraugoties uz visu, palika un turpina strādāt. Jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr kāds apsēstais nav uzbrucis viņas māsām. Viligarde ar savu apņēmību ir izpelnījusies cieņu, kā arī iesauku Perjama, lielā māte. Drosmi, kas Viligardei raksturīga, viņa izskaidro ar savām vestfālietes saknēm. Tagad viņa ir situācijā, kur savstarpējās attiecības un lojalitāte nosaka dzīvi. Cilvēki, viņa saka, ir tikai bandinieki, ar kuriem manipulē, viņiem pašiem nemaz to nezinot. Viņi ātri vien nokļūst starp lielās politikas dzirnakmeņiem. Pati viņa paļaujas vienīgi uz savu veselo saprātu un Dievu palīdzību un apgalvo, ka šādā veidā tiek labi uz priekšu. Pirms katra atbildīga soļa Viligarde vispirms dedzīgi lūdzas.
Lielā gavēņa pēdējā nedēļā tiek veidota sēru procesija. Zvejnieki rada mirušā Kristus iespaidu, ko katafalkā izved atklātā jūrā. Kristus ir viņa aizstāvis, kad viņi dodas zvejā savās primitīvajās laivās un veic savu bīstamo darbu. Musulmaņi un hinduisti, kuri pievienojas kristiešu lūkšanām, pats par sevi saprotams arī vēlas būt aizbildniecībā. Šajā ziņā Kristus ir populārs arī starp viņiem, jo viņš izvēlējās savus mācekļus starp tādiem pašiem kā viņi, vienkāršiem zvejniekiem. Un tādi dedzīgi vīri kā Sīmons Pēters, kuru Jēzus izvēlējās par savu sekotāju, varētu būt stipri cienīti starp Vallavīlas karstgalviem. Māsa Villegarde domā, ka Kerals ļaudis šo ieražu ir vienkārši pieņēmuši, gluži tāpat kā daudzas citas ieražas, neizprasdam dziļāko nozīmi, kas zem tā visa slēpjas. Kristietība Keralā bieži vien ir tikai fasāde. Jau vairākus gadsimtus šī zeme nes kristietības zīmi, neatmetot savu pagānisko pamatu. Šajā kristīgajā zemē kastu sistēma nekad līdz galam nav tikusi atrisināta. Teoloģiskās diskusijas arī nav priekš viņiem. Tās ir sadhu, svēto cilvēku izņēmuma tiesības, un jāsaka, ka to ir pārējiem Indijā. Bet kas nu patiešām ir svētās, Villegarde mēdz stāstīt draugiem, tad tās ir indiešu mātes, kas audzina 10, 12 bērnu. Šīm dzīves apstākļu spīdzinātajām sievietēm ir jābūt tādai gribai un ticībai, kas patiešām var kalnus pārcelt. Arhīva kinokadri no 1977. gada. Nabadzīgo kalpones dzelzceļa uzbērumā netālu no Kannanoras pilsētas. 52 ģimenes, kurās visi ir lepras slimi, izsēdušies ap ieplaku, kas pilna ar ūdeni. Kad viņi atpazīst māti Villegardi, tie lien laukā pa spraugām zemes virsū. Māsa Petra ieradās Indijā 1968. gadā, lai 3 gadu garumā vadītu kādu sekulāru institūtu. Nedēļas nogalē viņa apmeklēja lauku rajonus un redzēja, kādos neciešamos apstākļos te dzīvo. Viņa piedzīvoja iekšējo aicinājumu palikt Indijā un kalpot trūcīgajiem. Viņa uzsāka darbu ar 8 meitenēm, nebūdam pārliecināta, vai tā būs sociāla vai reliģiska kopiena. Taču ļoti drīz viņa atklāja, ka tikai uz ticības bāzes viņa būs spējīga kalpot nabadzīgajiem. Tādējādi sākums bija radikāls, jo viņa saprata, ja tu vēlies kalpot nabagajiem, tev ir jāsolidarizējas ar tiem. Petra gulēja uz dēļa, māsas nevalkāja apaus, ēdiens bija ļoti vienkāršs. Un tas ir Petras izveidotais kopienas nosaukums – nabadzīgo kalpones. Kad valstī tika izziņots, ka māsas lepras slimniekiem palīdz ar zālēm, arvien vairāk un vairāk šo nelaimīgo apmetās pie dzelzceļa uzbēruma. Tas saniknoja Kannanoras cienījumos iedzīvotājus, kas baidījās, ka šis baisais augonis pie pilsētas robežas var saindēt gaisu. Dzelzceļa policijai tika dots rīkojums sadauzīt te visu gabalos un šos lepras slimos dabūt prom. Kad tas nelīdzēja, tad šie cilvēki vienkārši tika salādēti kravas automašīnās un izvesti neapdzīvotās vietās. Tas atgādināja Hitlera laiku, saka māsa Villegarde. Viņi vienkārši tos aizvāca. Šajā valstī nav medicīniskās palīdzības slimniekiem, viņi paši par sevi rūpējas un jau sen ir salikuši savus likteņus dievību rokās. Katru slimības vēsturi māsas pieraksta kartē. Šie cilvēki ir turējuši noslēpumā savu slimību gadiem ilgi un aplipinājuši citus, līdz viņu jēlās brūces sāka sevi nodot. Viņi zināja, kas tos sagaida. Lepras slimnieku liktenis ir ļaunāks nekā iztumtajiem pārējiem. Viņi ir atraidīti un atrodas uz viszemākā sabiedrības pakāpiena. Spitālīgie ir ārpus kastām. Tagad viņi iztiek no ubagošanas. Pēc Villegardes domām tas ir vissliktākais risinājums. Tik ilgi, kamēr viņi klīst apkārt kā ubagi,
maina naudu, pērk biļetes, ņem rokā tasītes teinīcās, viņi patiešām ir draudz sabiedrības veselībai. Mežonīgās kolonijas, kas līdzinās šai, ir inficēšanās avots. Tā rezultātā šo slimību vispār nav iespējams kontrolēt. Lepra ir ārstējama, tā tiešām nav tik liela problēma. Tas prasa tikai 180 Vācijas marku. Ārstēšanas kurs ilgs 16 mēnešus, pēc kura pacients ir pilnīgi izdziedināts. Lūk, kāpēc es esmu tik ļoti pateicīga visiem Virtsburgā, kas mums palīdz. Šī iemesla dēļ mēs spējam palīdzēt spitālīgajiem ļaudīm. Šis ir laiks īsi pirms musona iestāšanās. Cilvēki ir satraukušies. Primitīvajām būdām diez vai izdosies izturēt šī gada laika smagās lietusgāzes. Māsa Villegarde ļauj sev pārliecināt izdot naudu palmu lapu jumtiem. Dodoties prom, viņa liek vīriešiem apsolīt, ka māsas saņems atļauju reģistrēt slimos un ka nabadzīgo kalponis drīkstēs apmeklēt nometni, lai viņus ārstētu. Villegarde Dina atstāja šo vietu apmierināta. Viņa ir atklājusi slimības epicentru un enerģiski metīsies cīņā ar to. Viņas svētā centība ir izraisījusi aizspriedumus apkārtnē, kā rezultātā māsas tiek uzskatīts par šīs infekcijas ieganstu. Pēc tam, kad žurnālisti bija pasludinājuši, ka lepra izplatās ar vēju, Villegardei nācās sastapties ar pieaugošu opozīciju. Taču viņa nav izbijusies. Vismaz tik ilgi, kamēr apkārtējo cilvēku naids tiek remdēts ar mājas ārsienu aptraipīšanu. Dažkārt Villegarde no saviem ceļojumiem pārodas ar kādu atradumu, kā piemēram šis fiziski kroplais bērniņš, vai arī ar kādu slimu klaidoni, vai garīgi slimu vecu cilvēku, par kuru nav kam parūpēties. Mazais Džons, kas pašlaik tiek kristīts, dzīvo klosteru bērnu dārzā. Māte Villegarde to ir ielikusi savus indiešu pēcteces rokās. Villegarde Dina vēlas ieņemt otro vietu. Lūkšana, gavēnis un smags darbs bija tas, ko Petra Moningamane pieprasīja no māsām. Viņa vēlējās, lai cilvēki redz, ka viņas nāk no bada zemes. Slimība, kurā viņa iedzīvojās, un grūtības, kuras viņa uzņēmās, novārdzināja Petru, stāsta māsa Villegarde. Petra bija ierobežojusi iekļūšanu klosterī. Tiem, kuri grūti strādā, viņa teica, ir saprātīgi jāēd. Gavēns bija atļauts tikai piekdienās. Ūdeni drīkstēja lietot vienīgi vārītu, un kopš tā laika, kad māsas sāk valkāt sandāls, vaļēji inficētu brūču daudzums samazinājās. Uzlabot nabadzību ir dārgs prieks, tāda bija viņas filozofija. Villegarde nevēlas sevi salīdzināt ar māsu Petru, kas rakstīja garīgu dzeju un kas ilgojās pēc šķīstījošas uguns pasaulē. Villegarde ir Rūras apgabala atvase. Mājās viņa vienmēr rūpējās par dzīvniekiem, cāļiem, cūkām, baložiem. Viņa apguva amatprasmi, kā salabot lietas un kā tās organizēt. Kārtīgs mācekļu laiks bija jāaiziet Indijā, kad viss gāja šķērsām, ieskaitot mazus negadījumus kā cementa trūkums vai starteru pazušana. Kādā apmierinātības brīdī Villegarde saka, vīrietis dzīvojot ar mani būtu kļūst turīgs, bet viņa tūdaļ piebilst, es neilgojos pēc vīra, un bērnu man ir vairāk kā vajag. Mums ir īpaša māja neprecētām mātēm. Sievietes bieži ierodas pie mums grūtniecības 2. vai 3. mēnesī. Bieži vien šīs meitenes vecāki ir izmetuši no mājām, un viņas ir bezizējas situācijā. Lai izvairītos no aborta, mēs pieņemam šīs grūtnieces, un pēc dzemdībām mēs viņas paturam te 3 mēnešus, lai bērni saņemtu nepieciešamo bāzi veselīgai dzīvei. Pēc 3 mēnešiem lielākā daļa atgriežas mājās, vai arī, ja viņas ir ļoti jaunas, mēs meklējam viņām vietu, kādā no mūsu atrašanās punktiem un mēģinām integrēt viņas dzīvē līdz brīdim, kad viņas piedzīvo piedošanu.
wir werden ihnen dann wieder zurück verhelfen ins Leben. Šī meitenīte piedzima uz ielas. Tā ir 7. meitene. Meitenes Indijā vispār ir problēma, jo viņām ir jādod līgavas pūras. Viņai ir gan tēvs, gan māte, bet viņa ir spiesta pamest savu bērnu neiedomājamās nabadzības dēļ. Šos bērnus adoptēs Indijā, Vācijā, Savienotajās valstīs, Itālijā. Kopš Patuvanas dibināšanas bāreņu skaits ir pārsniedzis 1000. Šie ir bērni, kurus neviens nevēlas. Daži ir atsūtīti atpakaļ no ģimenēm, kuras tos noraidīja, pēc tam, kad viltus cerībā viņi mēģināja iedzīvoties ārpus kopienas. Šos negribētos bērnus pieskata māsa Villigarde pati. Saviem 12 puišaļiem viņa ir vienkārši māte, kas viņu biksēm piešoja pogas un vecākajiem nolas lekciju par sliktām atzīmēm skolā un visbeidzot sagādātiem pūru, kad pienāk viņu laiks doties savā dzīvē. Abi šie ir pirmie bērni, kuri tika adoptēti Vācijā, un māsas Indijā lūdz fotogrāfijas, un lūk, šodien mums ir pašām sava kamera. Mēs esam ļoti laimīgas. Cik tev gadu, Pēter? 19, un tev 18. Māsa Villigarde Vācijā ir sameklējusi auģu vecākus 75 zēniem un meitenēm. Kad viņi satiek savus bijušos atradeņus, viņas acis aizmiglo asaras. Tad ilgā papīra cīņa ar vecākiem un tiesību sargājošām iestādēm aizmirstas. Negulētās naktis, sāpošā mugura, Indijas ikdienas dzīves nedienas šķiet daudz mazsvarīgākas. Im Rechnen ist der schlimm. Was willst du denn werden? Baumeister? Der Papa? Vestfāles saimniecībā nabadzīgo kalponēm ir sava noliktava. Tajā tiek uzglabāti apģērbi, konservi, zāles un tehniskais aprīkojums. Kad Villigarde viesojas dzimtenē, viņas dienas grāmata ir cieši aizpildīta. Viņa tiekas ar cilvēkiem. Šie draugi ir mantojums no Petras Monīgmanas laika, kad viņas vēstules no Patuvams pamodināja katolisko provinci. Cilvēki, kas kopš nabadzīgo kalpoņu pirmsākumiem palīdzēja šai kopienai, paši kļuva ticības pilni. Vārds Dina nozīmē kalponi, un to lieto visas māsas. Villigarde Dina ieskaidro māsām, ka viņām ir jākalpo tiem, kas saņem par maz no dzīves, un lielākoties tie ir bērni un sievietes. Kamēr bērni priekštelpā ar grūtībām apgūst alfabētu, būdas gala istabā māsa Villigarde sniedz medicīnisku konsultāciju. Pašas Annas Kluts veselība rada bažas. Viņa joprojām nav atlabusi pēc otrās sirdslēkmes, un mugura man sagādā lielas problēmas, saka Villigarde, taču viņa vēlas turpināt darbu, jo cilvēki izjūt pēc viņas vajadzību. Villigarde vienmēr ir ceļā un darbībā. Indijā trūkumam ir daudz seju. Stacijas apkaimē māsas, piemēram, ir atradušas vaļēju kapu. Indijas akmeņu laustuvēs cilvēks strādā tuvu līdz nāvei. Viņi strādā par 10 rūpijām dienā. Tas sastāda aptuveni 1 vācu marku. Tie ir dienas strādnieki no Tamilnadu, kurš šurp atved uz kaut kādu nenoteiktu solījumu pamatu no Indijas otra gala. Viņi velk nožēlojumu dzīvi. Par akmeņiem piekrāmētu grozu viņi nespēja nopelnīt pat 1 rūpiju. Izsalkumu, nogurumu un sāpes viņi remdē ar murke, anestētisku substanci, ko mātes iebaro pat saviem mazuļiem, narkotiku kā dienišķā maize. Māsa Villigarde zina, ka nav viņas varā izbeigt šo drausmīgo verdzību, bet viņa grib būt pārliecināta, ka vismaz bērni iemācīsies kaut ko vairāk, kā tikai skaldīt akmeņus. Māsas Petras novēlējumā ir ar roku rakstīta vēstule,
kas apraksta šai kopienai piederīgo ideālo ticības pieeju. Tajā ir teikums, kur var attiecināt uz Villigardi. Viņa zina, ka ar savu darbu nespēja atbrīvot cilvēks no ciešanām, taču viņa strādā garas stundas, cik vien ir tās spēkos, lai to sasniegtu. Un ja gal galā vismaz vienam tiek mazinātas ciešanas, tad tajā viņa smelsies lielu prieku.